Šajā dienā es gribu jūs aicināt atvērt savas sirdis. Brīnumam, lai iepazītu brīnumu, lai ieraudzītu brīnumu. Mēs zinām, Dievs ir radījis mūziku, kuru mēs dzirdam visapkārt dabā. Kas ir pirmā, kas tev nāk prātā? Melodija. Es teiktu mātes balss. Jo tas jau kā vairāk intuitīvi. Tā, kad es vēl nebiju dzimis, tāda nojausma man ir. Ka es vēl nebiju dzimis, es dzirdēju, ka māte dungo. Pavisam droši es varu būt un zinātniski to var pierādīt, tā, kad es piedzīvoju. Ja? Jo tad patiešām arī bija tā, viņa arī gāja korī un dziedāja. Ja es tā kā izvēlētos dzīvot dzīvi saskaņā ar to, ko Dievs man aicina darīt, un es nomirstu, un izrādās, ka nekā nav pēc nāves. Tad jau es neko nezaudēju. Kāds starpība? Bet ja es nomirstu, un es tās paklausīs Dievam, un izrādās, ka ir pēc nāves tas, ko Dievs ir teicis, kas ir, tad ir pamatīgā tīncē. Tādā gadījumā. Un es domāju un sapratu, ka es vēlos piedzīvot to, kas ir Dievs, un piedzīvot viņa brīnumus. Kāpēc mēs redzam mirušus cilvēkus? Tāpēc, ka mēs arī esam miruši. Es neatceros to momentu, kā būtu nomirs, bet tomēr es vēlētos atcerēties, kad tas notika. Tas vienkārši nav tā paredzēts, ka to atcerētos. Psalms 146:4. Kad gars iziet no miesas, tad viņi atgriežas pīšļos, un tai pašā brīdī viņa nodomi aiziet bojā. Un es ticu, ka mēs viens otram esam doti tikai uz laiku. Uz laiku. Un galvenais jautājums ir nevis, kā gribētos uzdot, uz cik ilgu laiku, bet ko darīt šajā laikā, kamēr mēs esam kopā? Ko darīt? Kā šo laiku kopā pavadīt? Kaut kas degās šīs sienas. Tas izklausīsies dīvaini, bet smirt pēc degošas cilvēku miesas. Kā tu zini, kā tā ož? Pirms es kļuvu par slavenu advokāti, es strādāju ugunsdzēsējos. Ir tāda smarža, kuru es nezinu, vai visi ir piedzīvojuši. Tad, kad tu ej pa purvu, un ir vietas, kur tas purvs, es nezinu, kas tās ir pa smaržām, kas sajaucās kopā, bet tas purvs smaržo ļoti svaigi. Tā, es pat nemāku pateikt, vai saldeni, nesaldeni, vai nedaudz rūgtais ir, bet viņš ir tāds ļoti svaigs, ļoti svaiga smarža, un viņa ir tikai vietām tajā purvā. Tu ej, un tad tu vienā vietā sajūti. Un tad tu tik līdz izej ārā no turienes, tu vairs nejūti, un tad tu apstājies un baudi to smaržu. Jā, tā ir mīļākā smarža. Kuras ir tavas mīļākās krāsas dabā? Man patīk vasaras, patīk zilas debesis, patīk rudenī krāsainas lapas, dzeltenas un sarkanas kļava lapas. Un ziemā man patīk tie ledus kristāliņi, kad uz kokiem sakrājas sāruma. Jā. Un tad viņa tā krāsa ir tāda ne īsti balta vai caurspīdīga vai kā, bet jūs jau zināt. Un pavasarī vienkārši fascinē tas zaļums. Katrs koks savādākā zaļā krāsā plaukst vaļā. Un ļoti skaisti. Dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas. Ko viņš sniegs pateikt, ka manā būs kārta pēc zālītes, bet nebūs nekādas zālītes? The thing about artists is that you help us to see. Man šķiet, ka tā mākslinieka būtība ir tajā, ka mākslinieki palīdz mums pārējiem ieraudzīt.
You open our eyes. Jūs atverat mūsu acis. I think that's a wonderful gift. Man šeit tā ir brīnišķīga dāvana. Kas to teica? Kas šī ir par vietu? Manam ir sajūta, ka man nebūtu notriekus kravas mašīnu. Kur es esmu? Kāpēc es esmu vienā telpā kopā ar 4 pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem? Kā es te nonācu? When I see the world around us, I see the fingerprints of God. Kad es redzu pasauli savus apkārt, es redzu Dieva pēdu nospiedumus. And who cannot be moved by seeing a sunset, a beautiful sunset? Un kurš gan nevar tikt uzrunāts redzot skaistu, brīnišķīgu saulrietu? Or a landscape? Vai ainavu? Or listening to a beautiful piece of music? Vai dzirdēt skaistu mūzikas darbu? Or reading a poem that just resonates with Vai your lasīt soul? dzejoli, kas atbalsojas vēselē? This world is beautiful because God, the one who made it, is beautiful. Šī pasaule skaista, jo Dievs, kurš radīja to, ir skaists. Kā grēciniece es jutos it kā maldītos tumsā, pieķeroties jebkam, kas bija pieejams. Kurš ir tavs lielākais Dieva brīnums? Viņš pats. Jā, tas, ka viņš man ir atradis, kas varēs viņu iepazīt. Nu, cik nu es viņu esmu vēl iepazinusi, jo man liekas, viņu var iepazīt un iepazīt. Brīnumi notiek. Mums kopā brīnumu izdevās izveidot, piedzīvot, un mana cerība un mans tāds aicinājums mums visiem, lai mums izdojās ikdienā nepaiet garām, lai jums brīnumaini brīnumi jūsu dzīvē.